Tā kā vispār Tagad, izjūt. tagad es meitām pasaku taimauts, viņas saka, tu vari izbeigt, es tev pa mutmām iedošu tūlīt, tu vari to izbeigt un uzrādīt. Tā kā, ja es tev teikšu taimauts, es nezinu, ko tu darīsi. Nē, man taimauts dara, viss kārtībā. Viss ir kārtībā. Šito negriez Um, ārā. Negriezīšu. Taimauts negriez ārā. Gan jau izgriezīšu. Bet, nu, tu esi gatavs sākt? Braucam, ja? Jā. Ar tevi un visur. Um, Visur un vienmēr. ok, nu, forši. Prieks tev redzēt, Ieva. Esam Čau, gatavi Tom. sākt, ja? Esam gatavi sākt. Forši, forši. Man tiešām prieks. Tas bija būtiski vakardien. Es tev uzrakstu un saku, aiziet, man arī ir iespēja atrast laiku šodien, un man ir iespēja, un tas notika tik ātri. Tā kā paldies par atsaucību. Paldies par iespēju, Tom. Bet, Klau, tie, kas tevī vēl nezina, es tevi jau kādu laiku pazīstu, un tu esi tiešām foršs, superīgs cilvēks, un tava personība vienmēr iedvesmo. Ja tu varbūt vari padalīties, kas tas īsti ir, ko tu dari? Pastāsti, lūdzu, kas tu skaities un cik sen tu to dari? Kas tu skaities, ir liels, liels sapnis. Es skaitos cilvēks amatieris, apgūstu dzīvi jau vairākus desmitus gadu. No profesionālā konteksta esmu jau 25 gadus ar astīti profesionālis, kas palīdz virzīt zīmolus. Tas man ļoti patīk. Patīk palīdzēt divām pusēm satikties, vienai otrai noticēt, un, ja vēl to var izdarīt mērogot, tad vispār fantastiski. Nu, lūk, un, jau būs nepilni 5 gadi, kā es darbojos LinkedIn vidē, un esmu biznesa treneris šeit, palīdz profesionāļiem un komandām iemācīties izmantot šo instrumentu. Es viņu saucu par biznesa instrumentu, bet, protams, tas arī ir karjeras instruments. Tas man Mhm. patīk un izrādās arī mazliet padodas. Nu, nesaki mazliet, jo tad, kad mēs iepazināmies, kad tas vispār bija, tur jau To 3 gadi, 2, nu, sen, paldies sen. LinkedInam. Paldies Jā, LinkedInam. jā, Es paldies pazīstu tevi. LinkedInam. Jā, Un es jau tevi iepazinu kā savu LinkedIn treneri, kas man palīdzēja tik daudz ko saprast tajā visā un to, bet es negribu tagad tevi reklamēt, vai ne cilvēki paši tevi atradīs tavā darba kontekstā, bet šis ir tas, kas parasti visiem interesē. Ja varbūt var padalīties, kāds īsti ir tas tavs stāsts? Kā tu vispār nokļuvi līdz tam, ko tu dari tagad? Un tā kā, jā, vai tu esi kaut ko speciāli pirms tam mācījusies, studējusi, vai tā kā tādu, tas būtu interesanti no tevis to uzzināt. Man arī interesē ļoti, jo es daudz ko nezinu par šo. jā, vienmēr sakot, kā jau es minēju, tā mana profesionālā darbība ir diezgan izsenis jau startējusi. Tas vairāk saistīts ar zīmolu virzīšanu, un senos laikos sociālie tīkli nebija. Tad mēs darījām daudz ko, teiksim, ar sarfānu mārketingu, kā teikt, ar pasākumu mārketingu, influencer mārketings, preses relīzes, parādījās mājaslapas. Gadiem ejot pie dažādiem projektiem, pievienojās sociālie tīkli, kas bija ļoti interesanti. Bet tad vienā brīdī mans privātais ceļš ņēma virsroku, un man bija tāds brīdis, kad es nevis biju uzņēmēji, bet es biju kļuvusi par darba ņēmēju, un es gribēju mainīt savu karjeras pagriezienu punktu. Un es domāju, nu kā tagad tas nākamais darbs pie manis nāks, un divi draugi man teica, Ieva, tev vajadzīgs profils LinkedIn kanālā. Es domāju, kas tas tāds? Es it kā kaut ko zinu par mārketingu un zinu, ka ir tāda sociālai tīkli, bet kas ir LinkedIn, tad nezināju. Tas bija 2018. gads. Mm. Mhm. Nu, lūk, un darbs tajā kanālā tajā brīdī pie manis caur LinkedIn neatnāca, bet gadījās tā, ka es noskatījos vienu priekš manis svarīgu video citā kanālā. Un es domāju, kā tagad būs, ka es aiziešu tajā LinkedIn kanālā, izmantošu tā kanāla to maģiju, ka tur ir tie cilvēki, un aizsūtīšu tam cilvēkam draudzības aicinājumu un uzrakstīšu to paldies par to video. Es tādām trīcošām rokām atceros vēl rakstīt tam augsta līmeņa profesionāls, atbildīgā amatā, Baltijas mērogā. Es rakstu tādām trīcošām rokām to vēstuli. Paldies! Pēc 2 minūtēm atpakaļ vēstuli. Ieva, ja tev kaut ko vajag, tu zini, ka tu pie manis vari griezties. Un tas bija priekš manīm, nu, būtībā šoks. Un tad tajā brīdī es iemīlēju gan to platformu, gan arī sapratu to būtību. Tā ir cilvēku platforma, un šeit mēs varam sasniegt tos cilvēkus, ko mēs gribam, ja mēs to darām korekti, no sirds, ar vērtību. Nevis tikai gribam ņemt, bet gribam arī dot. Nu, lūk, un tad tas ir priekš manis arī tas āķis lūpā, kad es sapratu pirms tiem te jau 5 gadiem, kad šī vide man interesē. Un tad tāda dabiska zinātnākāre mani aizveda pie tā, ka patiesībā, kā sākās manas profesionālās darbības, pieņemsim, apsveicu vienu no saviem dombiedriem dzimšanas dienā. LinkedInā ir tāds sveiciens dzimšanas dienā, līdzīgi kā Facebookā, vai ne? Tikai Facebookā tu aizsūti klases biedriem, tur tu vari aizsūtīt kādam puisim vai meitenei otrā pasaules malā. Un patiesībā pēc dzimšanas dienas apsveikuma mēs sākām strādāt kopā pie globāliem projektiem. Man ir forša pieredze, ka tu vari auditēt ļoti lielus, milzīgus uzņēmumus, viņu stratēģiju LinkedInā, un pēc tam dot viņiem rekomendācijas, ko tad jums darīt tālāk uz priekšu nākamos gadus. Wow. Un tas ir tikai dzimšanas dienas apsveikums. Nu, būtībā šādi pieredzi stāsti, viņi vienkārši tev notur pie tās platformas, saprot, ka tas ir rīktīgi interesanti.
Wow. Un viss bija ar dzimšanas dienas sveicienu, vai ne? Un tad aiziet. Šajā gadījumā, jā, Jā. bet ir jau tie pieredzes tāds arī atšķirīgi. Pieņemsim, mēs par to parunāsim. Noteikti viens no LinkedIn maģiskiem instrumentiem ir komentāri, ar kuriem mēs sadraudzējamies, ar kuriem mēs veicinām šo te redzamību, stiprinam uzticēšanos, un ko tik vēl mēs nedarām. Komentārs vispār ir viens no svarīgākajiem instrumentiem šajā platformā. Bet tu arī sadraudzējies ar cilvēkiem. Un tad cik tu tur publiski komentēsi? Paliek jau tie komentāri ļoti privāti. Tad mēs aizējām sarakstīties vēstulēs. Un tad mēs vienā brīdī nolemjam ar to cilvēku, hei, nu aiziesim Zoom zvanā, sazvanīties, papļāpāsim. Pusstundu mēs Mhm. plāpājam par surfošanu. Jo otrā pusē ir čalis, kuram ir bīnīs, viņam ir surfa logo, viņš ir eģiptietis un dzīvo Kalifornijā, un mēs pusstundu runājam par surfošanu, vēl nezinu ko. Un tad paiet tāda pusstundu, un tad viņš tā atsēž savā krāsā un saka, Ieva, mēs ar tevīm strādāsim kopā ar to. Ok, kā es to varēju zināt? Beidzās viss ar to, ka, jā, es trenēju šo te cilvēku, bet viņš pārstāv milzīgu tehnoloģiju kompāniju, un viņš ir, tu zinās, ko tas nozīmē sales enablement. Viņa uzdevums ir Ok. palīdzēt pārdošanas komandai iekustināt zobratus. Būtībā es kustināju viņu, un viņš pēc tam kustināja 5000 cilvēku komandu. Kā es to varēju zināt, kad es Wow. rakstīju komentārus? Nu, un tie ir tie maģiskie mirkļi, Mhm. kad kāpēc LinkedIn? Nu, tieši tāpēc, ja tas ir tavs Mhm. virziens, ja tev interesē, nezinu, karjeru vai tev interesē biznesa, interesē projekts, tad šeit ir tie cilvēki, un šeit tu izbūvē tās attiecības dabiski, un tu nekad nezini, kurā brīdī nu, tas klienta ceļš, kā teikt, pie tevis, vai tas darba devēja ceļš pie tevis, viņš var būt garš, viņš var būt super īss, varbūt pēc Mhm. dienas jau tev zvana. Un saka, Mhm. jā, Mhm. Tom, darām kaut ko kopā. Bet Klau, es daudz dzirdu par attiecībām, attiecības. Kā īsti ir LinkedIn? Kāds būtu tavs ievas vienkāršais skaidrojums? Kas Jā. īsti ir tas LinkedIn? Tas ir tā kā, nu, kā pateikt, tas ir tavs tā kā CV webā, vai tas ir tā kā kaut kāds biznesa Facebooks, kur tu vari skrolēt un darba laikā tā kā Facebooku skatīties, vai tas ir tīklošanās rīks, vai tas ir priekš headhunteriem rīks, kas tevi var atrast? Um, jā, Nu, padaliet, lūdzu, apgaismo. tu jau te saki priekšā visādas variants. Man pirms kāda laika īstenībā patīk tā definīcija, priekš manis nopaļojas, ka tā ir kvalitatīva tīklošana, teiksim tā, kvalitīva profesionāla tīklošana un kvalitīvs saturs. Ja mēs saprotam, ko tas tā kā nozīmē, ja tur nāk klāt tas profesionālais. Teiksim, tādā ziņā arī tas ietekmē, teiksim, kam tas LinkedIn kanāls varētu būt noderīgs. Ja mēs gribam paziņot, ka es ar savām tamborētām sēdziņām šodien būšu Brīvdabas muzejā, tas būs tīkls būs pa plašu. Drīzāk varbūt mums jāizmanto tiešām savs draugs, jāizsūta WhatsAppā 10 cilvēkiem, vai varbūt jāieliek klases biedriem Facebookā paziņojums. Ja man, Mhm, teiksim, ir šodien paziņojums par Siguldas svētkiem, arī varbūt šīs kanāls nederēs, jo tas Sigulda mums ir tāds mazliet par to visu globālo, un LinkedIn tomēr tāda globāls tīkls, un tā ziņa aiziet uz visām pasaules malām. Un tur, nu, tādā ziņā, kad ir kaut kādas lietas, un ir kaut kāds biznesa, un ir kaut kādas tēmas, kas tur pazudīs. Bet būtībā, jā, kad mums ir labs saturs, mums ir mērķis tīklot, un tas var būt gan karjeras mērķis, un tas var būt biznesa mērķis. Tas mhm, ir tas, mhm, kas ir LinkedIn. Patiesībā caur šo te instrumentu, es viņu saucu par instrumentu, mēs vienkārši varam mērogot redzamību savam zīmolam. Un es varu būt zīmols, reku skaties, tagad es parādīšu. mhm, mhm. Tu esi Zīmols tu esi. zīmols, Tu jā, esi vai nu zīmols. tu karjeras nolūkos, tu vari mērogot savu redzamību, vai arī sava biznesa nolūkos. Un tas biznesa Mhm, nolūks var būt Latvija, Baltija, Eiropa un globāli. Nezinu, kur pasaules maltu izvēlēties. Tā kā būtībā instruments, lai tu vari mērogot to, ka tevi pamana, redz, mhm, uzticās, mhm. saprot, zvana, raksta, aicina. Sanāk, nu, tu jau daļai atbildi uz to nākamo jautājumu, bet varbūt tur nedaudz vēl papildināt. Sanāk, ka nu, ir daudz dažādu sociālo tīklu, vai ne? Nu, tad, nu, kas mums ir Facebook, Instagram, TikToks Jā. tagad ļoti, vai ne, topā, viss, kas tur ir, vai ne? Tad kur varbūt tā lielākā, tavuprāt, atšķirība, tāda tā niša vai kā kas būtu, tā kā, nu, Jā. Es kaut kā ņemšu piemēru no sevis, jo tu mums nedalies ar savu pieredzi. Tad man jādalās vienai ar savu pieredzi. Varbūt es, piemēram, ja tāds kanāls TikTok, kad es paņemu no meitām telefonu un es redzu, kā tur viss dipsnī. Manai paudzei ir pilnīgs šoks, stress, es teiktu. Tālāk es paskatos Instagram, nu tur ir vienkārši jāmeditē un jāskrolē. Tālāk es eju Mhm, Facebookā, tur ir klases biedri, viens otru tur cepjās un apliek, vēl un pa vidu vēl ir kartupeļiem. Šomēnes ir tajā un tajā veikalā ir speciālā cena. Nu, būtībā katrs kanāls atšķiras, bet kas ir svarīgi, ka ir jāsaprot, ka ne visi cilvēki būs visos kanālos. Nu, tad tas ir normāli, kad ir cilvēki, kas konkrēti savam mērķim, savam dzīvesveidam izvēlas kaut kādu konkrētu specifisku kanālu čupiņu. Nu, tad mhm, LinkedIn ir vairāk tāds profesionāla vide, bet tur ir daudz dūles lietas, tur ir visādi interesanti cilvēki un viņš saturiski.
ir ļoti dzīvs, bet tas rāmis tomēr ir vairāk profesionāls. Viņš ir vērsts uz pašreklāmu, vai nu es kā profesionāls, vai mēs kā biznesa. Būtībā tas ir tāda tā Mhm. loma viņam. Un, ja Mhm. mēs skatāmies pēc datiem, piemēram, man patīk šodien mans kolēģis no manas starptautiskās komandas bija nopublicējis ierakstu, ka tieši no PR speciālistiem, nu, kas atbild par uzņēmumu publicitāti. Tā, viņiem ir milzīgs fokus uz LinkedIn uz priekšu, teiksim, skatoties. Tur bija tādi dati, ka būtībā 61% palielinās tās investīcijas tieši LinkedIn kanālā. Un vispār tādu uzticēšanās, nu, kā vērtīgs kanāls, teiksim, 50% novērtē, un tad 8% kā vērtīgi novērtē TikToku, un 16% kā X. Nu, tas ir globāls pētījums. Es tev viņu Mhm. īstenībā varētu atsūtīt, jo tu parasti soli, kad YouTube video ieliksi komentārā tur visu kaut ko. Tad šajā Jā, mūsu video noteikti vajadzēs kaut ko ielikt komentāros. labi, apsolīts izdarīts, labi. Jā. Ok, wow, bet tie cipari, 8% bija TikToks tikai, wow, man liekas, ka tā kā TikToks ir pārņems pasauli, bet, Skaties, kādam zīmolam un kādam mērķim. Saprotu, nu, teiksim, ziņu portāli, jā, viņi laiž tik tā kā visādi dažādi. Man liekas, ir svarīgi saprast arī, ka katram jāsaprot, kur tas tavs klients dzīvo, kāds ir tas tavs mērķis, mhm, un tad kuru instrumentu tev jāizmanto. Tad no jāķer mhm. panika, man tagad jābūt visur. Jā, 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 jā. Mhm. Wow, super atbilde. Tas bija skaisti tiešām. Es tagad iedomājos paprasīt tev, tātad, wow, sanāk no 2018. gada tu darbojies, un tu tiešām darbojies nopietni. Cik es tev sekoju līdzi un redzu gan to saturu, ko tu ievieto, gan arī, nu, kā tavs tīkls aug, un tā kā viss, nu, tur tā zināšanas ir bagātīgas tev. Un tomēr ir tie gadi pagājuši, tātad tu jau tie 5 gadi vairāk tojās. Kā varbūt, ja tu tā padomā, kas tavuprāt ir tās lielākās izmaiņas, vai kas ir mainījies LinkedIn tajā, nu, kad tu sāki un kā ir tagad? Man neinteresē tur features, super bet to tu arī, nu, tā kā pieminēt, ja vēlēt, bet varbūt kas ir tas, ko tu gribētu varbūt šeit Ir, pakomentēt? ir visādi smieklīgi arī atgadījumi, ko esmu vienkārši dzīvojot līdz tai platformas izmaiņām, ko es esmu piedzīvojis. Šobrīd ir vairāk kā 1 miljards. Nu, tāda nopļojot 1 miljards lietotāju pasaulē. 1 miljards, ja mēs salīdzinām ar Instagram, Instagramam ir 1,4 miljardi, Pag, Facebookam ir tuvu, nopietni? jā, Facebookam ir Tik tuvu tuvu 3 tas ir, ja? miljardam. Un Jā, pēc jā, jā. 3? Jā, Facebookam ir kaut kādi 3 miljardi, bet LinkedInā ir 1 miljards privātpersonas, un tad ir, manuprāt, kaut kādi 70 miljonu organizācijas, nu, kas ir milzīga proporcija. Mēs redzam, ka kompānijas ir super maz, un visi lielie spēlētāji ir cilvēki. Pandēmija šito visu sagriez kājām gaisā būtībā, jo ko izdarīja sociālajie tīkli, kad atnāca pandēmija, viņi saprata, ka nav jau kur citur cilvēkiem tikties, kā tikai sociālajos tīklos, jo klātienē jau parkā mēs pat viens pie otra nedrīkstējām pieskarties, kur nu vēl. Nu, un tad sociālajā tīklā tajā 20. gadā viņš samainījās, īpaši LinkedIn to varēja just, kad tika veicināts tas, lai cilvēki savā starpā miedarbotos un lai tie personīgo zīmoli sāktu uzpeldēt, lai tie cilvēki būtu ieinteresēti nākt uz tiem sociālajiem tīkliem un tur burzīties. Tāpēc algoritmu labvēlība bija vienkārši līdz jumtam. Visiem impresijas skrēja gaisā. Es atceros savus ierakstus, man tur daudzos desmitos tūkstošos tas bija norma. Un, Mhm, mhm, Un katru reizi, kad kaut ko platformas izdomā jaunu, vienalga, vai Facebook, vai Instagram, vai LinkedIn, vienalga, viņi tām jaunajām featurēm iedod lielāku spēku. Un līdz ar to vienmēr ir forši notestēt kaut kādas jaunas lietas. Un, es atceros, pirms kādiem 2 gadiem bija aptaujas LinkedInā forša feature. Ko tu ēdīsi? Profesionāla platforma. Makarons vai pizza? Un tur miljonus impresijas. Tad mēs, piemēram, tagad to nevarētu vairs sasniegt. Bet tagad tur pieminēja TikTok. Tas pats arī Rīla Facebookā, Rīla Instagramā, YouTube Shorts, video vertikālajā. LinkedIn tagad ļoti, ļoti, nu jau no beta versijas tas ir ārā, tas jau ir tā kā vienkārši uz palikšanu. Vertikālajā video. Jā, to atver to sadaļu, man jau tāds sajūta, ka LinkedIn velk uz TikTok, jo man jau rodas stress. mhm. Tajā video sadaļā. Tā kā tās tendences vienkārši viņas ir jāskatās, ko tā auditorija grib. Kas ir interesanti? Jāņem vērā demogrāfija. Tas LinkedIn lietotājs 1 miljards, kā viņš sadalās. Un dominējošā vecuma grupa ir 25, 34. Es ieraudzīju, ka es esmu minoritāte. Un, kad es tagad eju pie skolniekiem vai studentiem lasīt lekcijas, tas ir rīktīgi forši, jo platforma ir atvērta no 16 gadiem. Tas nozīmē, ka tu jau no 16 gadiem apzināti vari būvēt savu personīgo zīmolu. Karjeras nolūkos, tavas skolas biznesa projektu nolūkos, Mhm, vienalga. mhm, Tas ir forši, un tieši jauni cilvēki nu, teiksim, ir klātesoši šajā platformā. Ir forši zināt, ka šī ir dominējošā vecuma grupa. Un viņi ir tie, kas gan virzīs savas karjeras, gan savus biznesus. Mēs tikai varam skatīties, ok, ja viņiem vajag video, tad LinkedInā nāk video. Nu, vienkārši mhm, tāds ir tās mhm, tendences. mhm. Bet zini, kas ir svarīgi arī vēl saistībā ar tām visām izmaiņām, ir tas, ka mērķis jau vienmēr ir sasniegt daudz acis.
Ja pārdošanā, un tu esi mans savukārt kočs pārdošanas jomā, tad pārdošanā to jātaisa, pieņemsim, 100, tur augstie zvani, un tas ir numbers game, un varbūt viens būs tikai jā, un 99 nē. Tad savukārt LinkedInā tu ieliec vienu kvalitatīvu tādu no sirds video, un viņš dara to mērogoto darbu, ka viņš patiesībā kaut vai pieņemsim tavus 100 esošos klientus jau ir izglītojis. Un tad, kad tu brauc pie tā klienta, viņš jau visu grib, visu zina, un viņš jau vienkārši ir sasildīts, sagatavots, un būtībā tu vari pateicoties tādam saturam, klātbūtnē, šādā LinkedIn kanālā, vari nodrošināt to, ka tev nu, plūsma ir sakārtota. Un ka tu vari, teiksim, man ir tāds foršs draugs, viņš sauc Rasmus, viņš dzīvo Dānijā, un viņš darbojas ventilāciju iekārtu nišā. Un viņš Mhm. pirms gada, viņam ir 51 gads, viņš kaito, surfo, skaito, visu kaut ko dara. Un viņš, kad aizbrauc uz saviem objektiem, viņš pirms uzkāpa kaut kādā tornī, paņem savu telefonu, 51 gadīgs čalis, uztaisa 30 sekundžu video, ka viņš tur kaut kādā skyscraperā. Pēc tam ieliek LinkedInā. Viņam klienti sūta, raksta, spiež īkšķus, komentē, visi. Bet viņš nestāsta par krānu un kāds tas smukiņš. Viņš uzreiz stāsta par to risinājumu, par kaut kādu klienta situāciju. Viņš visu savu milzīgo katalogu izstāsta, kamēr viņš tajā krānā karājās. Vai kamēr viņš kaito, vai kamēr viņš snovo. Viņš visu laiku runā par saviem risinājumiem, runā ar klientu. Un tad, kad viņš aizbrauc pie klientiem, viņi visu grib, viņi visi jau zina. Un viņš saka, ka viņš ir Mhm. aizpildījis savu kalendāru 3 mēnešus priekšu. Un viņam lielais globālais birojs prasa, nu, Rasmus, vai tu lūdzu varētu mums globāli palīdzēt ar satura stratēģiju, jo tev baigi labi tajā Dānijā iet. Nu, tā kā tas ir Wow. izdzīves, un viņš to izdarīja pa gadu, teiksim. Un patiesībā nav atšķirība, kāds mums ir vecums, mums ir pieredze, nav pieredze. Ja mums ir mērķis, tad vienkārši šis ir instruments, kas var palīdzēt tos Mhm. tavus mērķus nu, sasniegt. Vai tu gribi atrast jaunu darbu, vai tu gribi, nezinu, iegūt, teiksim, tādu labu uzticēšanos esošiem klientiem, vai vispār ieiet jaunos tirgos. Kaut kā Mhm. tā. Wow. Uh, Šis bija spēcīgi. Erasmus piemērs, jā, tas bija wow. bet Um, tu varbūt zini Džimu Ronu? Tev ir jāatzina. dzirdēts pārdošanas Jo viņš, jo viņš ir, lieltēls. vectēvs. Bet viņam tāds labs teiciens ir par to, ka patiesībā viņš saka, tur ārā ir daudz cilvēku, lai veiktos pārdošanā. Tur ārā ir daudz cilvēku, tev tikai jārunā ar viņiem katru dienu. Un labā ziņa, nu, ka viņi tur ir tiešām, vienkārši ej un runā. Un LinkedIn tev palīdz nevis mēs tagad ar tevi viens pret viens, bet tā kā uztaisam video jau palīdz mūsu ziņu mērogu. Tad LinkedIn tas vienkārši Mhm. notiek, viss, ko mēs darām, uzreiz tiek momentā sareizināts ar daudz reizinātājiem. Uzreiz tas mērogs nāk klāt. Mhm. Mhm. Un, ja tu tā skaties, nu, kas varētu būt tālāk? Pēc gada, 3 gadiem, varbūt 4 gadiem. Kāds būtu tavs prognozes, tā virzība? Vienkārši būtu tur vēl un vēl lietotāji, tas viss attīstās vai kaut kā, nu, jā. Vēl vairāk maksas instrumenti, jo Mhm. dabisko algoritmu vairs tik viegli nelaidīs nekur cauri. Es iemācu saviem partneriem, kā bez maksas izbraukties, lai te redz, jo patiesībā par satura veidošanu mēs runājam. Tikai 5% no platformas lietotājiem rada saturu. Un 95% tikai skatās. Tad iedomājieties, kāds potenciāls ir. Tā kā ir Tiešām, potenciāls, jā, 95% tikai nu, skatās. virs 90% skatās. Wow. Tad Mm. sanāk, tas ir tāds patērētāju platforma. Un tad, Mm. wow, jāsāk ražot kaut kādu saturu, vai ne? Jau ražo šitos īsos video no Nu, es tā 20 saku visiem. minūtēm. Jā, būtībā tas potenciāls ir, bet nevar arī sapriecāties, jo ir atbildība par to vērtību, ko mēs dodam. Un te ir tas platformu algoritms, kurš noteikti kļūs vēl stingrāks. Viņš kļūs ne tik vaļīgs kā pandēmijā, ka viņš visus ielaid iekšā, nu tikai tusējiet un tusējiet, lai tik jūs te tusējiet. Tagad viņš ir ļoti stingrs, viņš tiešām palaiž uz priekšu tikai to saturu un tos dalībniekus, kuriem ir kvalitatīvs saturs, kur ir tā cilvēku. Teiksim, cilvēki ar savām reakcijām apstiprina, ka viņiem tas ir vērtīgi, ko tu dari. Mhm. Un tāpēc tie ierobežojumi, es domāju, tendence nesamazināsies, lai vairāk arī vietas atbrīvojas reklāmām. Jo, ja mēs gribam kaut kur izsprāgties, tu jau zini, kur ir pieprasījums, tur palielinās cena. Tāda vienā sakot, visi Mhm. reklāmas maksas instrumenti noteikti tikai aktualizēsies ar vien vairāk dažādas iespējas, gan privātiem, gan kompāniju profiliem. Mākslīgais intelekts, tur ir tāda lieta, kas nu, nāk ar vienu, viņš nāk it kā palīgā mums tajā platformā, bet tur vienmēr jātur rūpe par to, lai tu neesi copy-paste tāds kā pārējie brāļa māsas, lai tu vismaz atšķiries un Mhm. cilvēki saprot, ka tu Mhm. tur esi nevis kaut kāds tavs spoks. Mhm. Arvien vairāk būs thought leadership, teiksim, klātbūtne šis viedokļu līderi, un mēs kā profesionāļi, vispār cilvēki būs. Cilvēki nevis apzināsies sevi kā darbiniekus, bet kā profesionāļus, ka viņi arī drīkst runāt un dalīties un dot kaut kādu vērtību. Un līdz ar to tas tā cilvēka klātbūtne, es domāju, tikai stiprināsies. Un,
Un tas, kad ir populārs, teiksim, tāds ghostwriting, un tu zini, kad ir forši, kad ir asistenti, kas daudz ko palīdz tev šajā platformā darīt, tad es domāju, ka tas neies mazumā. Tieši tas ir kaut kas, ko vajag izmantot, ka tu vari piesaistīt cilvēkus, kur atbalsta to tavu klātbūtni un palīdz tev mērogot šajā platformā. Un visādi satura, nu, video saturs, viņš vienkārši viņš paliks. Redzēs, kā viņš attīstīsies. Mhm. Mhm. Kaut kas liekais, es domāju, ka liekais atbirs, kas nav cilvēkiem vērtīgs. Tā, manuprāt. Mhm. Mhm. Bet kā sanāk, tu iesāki par to, sanāk vērtīgo saturu un ka algoritms viņu tātad met ārā kaut ko vērtīgu. Mhm. Bet kā sanāk, nu, un tu mani palaboji, varbūt es ne tā saprotu, bet es tikai tā skaļi domāju, bet vai tā ir, ka sanāk, ir auto un ir šoferis. Un varētu teikt, ka tas lietotājs ir tas šoferis un tas algoritms ir tas auto. Jo sanāk, ka tas šoferis, nu, sanāk, kad ir kvalitatīva auditorija, nu, tādā ziņā, ka tie tur uzņēmuma vadītāji profesionāļi, sanāk, ka viņi tomēr ir viņi ieliek to īkšķi vai ieliek to komentāru, un viņi tā kā paši ir, teiksim tā, kvalitatīvi vai ne, un to veicinot, tas algoritms to nolas, un tāpēc viņš ir tāds, vai nē, vai tas ir kaut kā savādāk, vēl kaut kā. Man patīk dzirdēt tās versijas no malas. Viss jau ir pareizi, ko tu saki. Es viņu saucu par cilvēku algoritmu. Vienkārši cilvēku algoritms, jo tas, ko tu dod LinkedInā, man tā ir vērtība, jo tu vienmēr tu padomāsi par to, lai tavam mērķa adresātam ir noderīgi tas, ko tu tur publicē. Nevis vienkārši to gribas publicēt, jo es tāds foršs un man nav ko darīt, bet tāpēc, ka tu zini, ka tam ir kaut kāds nolūks, lai tas man palīdzētu, lai tas man iedod kaut kādu impulsu un es gribētu kaut ko darīt. Nu, lūk, tajā brīdī, kad es, Ieva, izlasu to ierakstu, man tas patīk. Te būs atkal tev dati no LinkedIn dzīves, šoks. Kaut kādi 11% tikai spiedīs īkšķi vai liks komentāru vai spiedīs repostu. Kāpēc? Tikai 11. Pārējie tikai lasa. Un LinkedIn šito izdomāja. Tā, bet kā lai es tevi motivēju palikt platformā, ja tu tos īkšķus un tavs ego tos īkšķus neredz? Tu taču tūlīt aizies, ja Mhm. tu žā, tā, es uztaisīšu visādas podziņas, visādas klikšķīšas, sekundītes pamērīt. Un tad, lai tu redz, ka tomēr tur tie cipariņi uz priekšu griežās un lai tu tur nekur nemūc prom no platformas. Nu, lūk, un tad es pieņemsim, kad Ieva pirms 6 gadiem, bailīgi, kautrīga, es noskatos to tavu video, iztērēju tās sekundes, bet īkšķi nespiešu komentāru, algoritms vienalga ir pamērījis. Un viņš saprot, Ievai un vēl 10 ievām bija svarīgi tas, ko Toms publicēja. Tad es varu nest tālāk nākamajām 100 ievām. Tālāk 100 Mhm. ievas noskatās. Viņš visu laiku pa tādām devām. Viņš pārbauda, Mhm. viņš aiziet Mhm. bišķiņam, bišķiņš kaut ko tur padara, paskatās, paklikšķina vai saspiež īkšķus vai saliek komentārus. Un tad viņš nes tālāk. Un, protams, katrai no reakcijām ir savs svars. Es visiem iesaku uzreiz, ja jūs gribat palīdzēt kādam draugam vai savam uzņēmumam, spiežat repost, jo tas jums ir Okay. nesāpīgi, neprasa izlikt savu dvēseli un nekāds kauns tas nebūs. Ja jums ir drosme, vislabākais instruments ir komentārs. Rakstiet komentāru. Jaudīgākais priekš algoritma, jaudīgākais jūsu reputācijai un jaudīgākais attiecību būvēšanai ar visiem. Gan ar Tomu, kurš rakstīja to ierakstu, gan ar Toma sekotājiem, kur izlasīs gan tavu komentāru, gan Tomu ierakstu. Ar visu komentārus numur 1. Kurš paliku? Pazuda. Jā, kaut kur aizķēros. Jā, nē, es domu sapratu par algoritmu un kā tas strādā. Viņš Lūk, tad nu jā, būtībā tad vienāds pārbauda sakot, nedaudz, un tad vēl cilvēks. un vēl un vēl. Jā. Jā, vienāds sakot, cilvēks ir tas, kurš tevi mērogo. Un tā tava atbildība ir radīt tādu saturu, nevis, ka tev ego grib kaut ko izspļaut. Mums te jauns dīvāns ofisā vai re, kur man ir jauns certifikāts. Nu, malacīts. Bet kas man no tā? Tā kā tava Mhm. atbildība ir, un tāpēc tikai 5% rada to saturu, jo nesaprot. Es domāju caur sevi. Kā, man taču ir pīrādziņi, es gribu viņus pārdot. Bet man patīk iepriekšējā tavā intervijā. Bija arī viesis minēja par to, ka mēs radām interesi. Jo patiesībā man bija vakar treniņš ar komandu, un mārketinga meitene saka, nu mums vajag promote un push. Un es saku, bet kuram no jums patīk, ka jums pārdod? Vai jums varbūt labāk patīk pašiem izvēlēties, no kā jūs gribat pirkt? Un tā jau tā cilvēka psiholoģija. Cilvēks grib izdarīt izvēli, nevis lai viņam kāds spiež pa smadzenēm. Un līdz ar to tad, te ir jāmaina tā domāšana, un tā kā tu ej domā to vērtību, ko es iedošu Ievai savā ierakstā. Un man tas Mhm. rezonē, es momentā reaģēju, algoritms to izmēra, un viņš saka, te ir kaut kāda vērtība, es šito visu gribu mērogot. Mhm. Mhm. Super, super atbilde. Super. No Tiešām, trenera jau vērtīgi. mācos. um, nu, es tagad tā domāju par to, nu, tev sanāk, ka tā kā melnā josta savā ziņā. Nu, tu sanāk, arī mācīt, dot tos ņindas padomus. Un, Mhm. nu, kā sanāk, nu, protams, labākais,
paņēmiens būtu tad uzrunāt rekur tādu zinātāju, mentoru, nu, palīdzi man sakārto, vai nu tev ir kāda programma, vai tu viens pret viens formātā strādā. Nu, droši vien tas ir tas, nu, efektīvākais variants, kur kāds cits jau ir atkodis tos labākos veidus un tev tā kā palīdz. Bet, nu, ja mēs šeit runājam bez maksas, ko tad cilvēks pats var un kā viņš var labāk saprast, varbūt tu vari padalīties, kas tev nāk, varbūt tādas pirmās lietas prātā, ja ir vai nu jauns lietotājs vai kāds lietotājs, kurš jau ir sen, bet beidzot gribētu tik kaut kādā nākamajā līmenī, LinkedInā. Kas būtu tavi tādi ninjas sitiena paņēmienu labākie ieteikumi? Viss ir pierakstām, ja? Paņemot labi? Noteikti dalos un labprāt dalos, un par to ir arī mans te jau katra dienas saturs par to, lai nodara maniem kontaktu lokam, viņi kaut ko izmanto, optimizē, sasniedz, uzlabo. Viena lieta, ko es gribētu aicināt, ir uztvert, ka LinkedIn patiesībā, lai gan viņš ir par mums, mans profils, mans saturs, bet tomēr viņš nav par mums. Viņš ir domāts par vērtību manam adresātam. Ja mēs ieejam manā profilā, ne manā, bet tavā vai jebkurā, tad mūsu profilam būtu jābūt sakārtotam tā, lai tam manam adresātam ir tur interesanti un noderīgi. Un viņš jau pēc pirmās sekundes saprot, oh, labi, ka es atradu Tomu. Man tieši viņu vajadzēja. Nu, tā mūsu ideja, kad mēs skatāmies par savām darbībām šajā platformā, vai iesākt, vai turpināt, nedomājam par sevi, bet domājam, kā mēs varam palīdzēt tam savam mērķa adresātam. Saprast, ka mums var uzticēties, un mēs šeit esam, lai tev palīdzētu. Tā kā sakārtojam profilu, lai viņš ir skaidrs ar vērtību adresātam. Jūsu certifikāti noteikti vērtīgi, bet ja jūs nepasakat, ko jūs kopā ar tiem certifikātiem un jūsu muskuļiem tam savam adresātam palīdzēsiet, tad bišķiņi par maz. Nu, lūk, vispār tā platforma pēc savas būtības, kā LinkedIn savā about sadaļā raksta, ir domāta, viņa misijas sadaļā raksta pavisam vienkārši. Palīdzēt cilvēkiem vienam otru atrast un būt veiksmīgiem un izdarīt tās lietas kopā, ko viņi vēlās. Šī platforma nebūs mūsu Instagram privātais slepenais profils, kuru mēs aizslēdzam un ar vienu nedraudzējamies un nevienam neko nestāstam. Šis ir profesionāls kanāls, kurā mēs atveram savu profilu bildi, lai visi viņu var redzēt, aicinām cilvēkus kontaktēties, pieņemam uzaicinājumus, nu, protams, skatāmies caur filtru, vai tas cilvēks ir no ticamas zemes vai no citas planētas. un tā tālāk, bet tiešām esam atvērti prāti, jo šis ir kontaktu, nezinu, kā tu pateikt, ekosistēma. Nu, un tātad šis kontaktu loks ir patiesībā ņintas ieteikums numur 1. Veidot kontaktus, dibināt šos kontaktus, jo atceramies platformas algoritmu, un viņš ir pilnībā īstenībā vienāds visās platformās, ka ja mēs mīcamies ap tiem pašiem 3 kontaktiem, tad viss, ko mēs darām, arī ap tiem 3 kontaktiem paliek. Tad paplašinām kontaktu loku, jo jebkura mūsu darbība vai karjeras nolūkā, vai biznesa nolūkā, viņa caur šiem jauniem kontaktiem ar vien tiks mērogota tālāk. Un tāda mums vienmēr ir potenciāls tai mūsu informācijai par mums aizceļot. Mēs pat nezinām, kur tās mūsu acis dzīvo. Aiz Pētrīša, vai aiz Jānīša, vai aiz Ieviņas, vai aiz Ilzītes. Līdz ar to mēs šos kontaktus tomēr veidojam. Komentārs. Ļoti grūts instruments priekš ļoti daudziem profesionāļiem, jo nav skaidrs, kāpēc, kur man jāiet komentēt, ko es iešu tagad liekuļot un izrādīties, un sazinu, kāpēc man jāiet rakstīt labs ieraksts vai priecīgu dienu. Nē, mēs veidojam tos komentārus, būtībā būvējam attiecības. Mēs atbalstam gan to autoru, gan pieliekam kaut ko no sevis, bet ar mērķi, ka tas ir tas saturs. Patiesībā, lūk, komentārs ir tas saturs ļoti īsā, koncentrētā veidā, prast parādīt sevi kā sakrīgu profesionālu, iedot milzīgu tādu foršu atbalstu tam autoram un sākt veidot attiecības ar tiem, kas tajā autora burbulī dzīvo. Nu, lūk, un tas komentārs ir tas, kas gan mūs iznes saulītē, gan mūs mērogo, gan tiešām rada šo uzticēšanos, jo uzticēšanās vienā dienā netop, vai ne? Tas klienta ceļš vai karjeras ceļš pie mums var būt nedēļas ilgumā, bet var arī būt 2 gadu garumā, tā kā komentārs būtu 2. Komentāram nav algoritmu ierobežojumi. Tāpēc komentārs kā saturs ir vienkārši maģisks. Ja viņi uzliks ierobežojumus komentāram, tad būs ziepes. Jo, lai mēs uzrakstītu saturu, viņam ir algoritmu ierobežojums. Ja tu rakstīsi tur štruntus, ja tev Toms un Ieva nespēdīs īkšķus, tad viņš arī nekur neies tālāk, tur jau sāks ierobežojumi. Tur jāliek reklāma un jāpērk tā. Tā kā komentārs ir vienkārši bezmaksas biļete priekš mums uz mūsu karjeras un biznesa mērķiem. Un, ko esam iemācījusies no savu treneru Toma, regularitāte, kaut kāda disciplīnai ir jābūt klātsošai pie mērķiem. Mērķi un disciplīna un rutīna un kaut kāds ritms, tas iet roku rokā. LinkedInā tas pats 1% izmaiņa ir tas tavs potenciāls, bet iedomājies, ja tu to sasumē gada kontekstā kopā, kādu izmaiņu tu vari radīt, ja tu ievies mazu ieradumu un tev ir kaut kāda rutīna disciplīna. Vienalga, reiz nedēļā, reiz dienā, reiz stundā, reiz gadā, bet, reiz gadā būs par maz. Bet
Tas varētu būt tā, ka tev katru reizi jāsāk no jauna. Mhm. Bet tie būtu tie ņīmas ieteikumi. Tas būtu labs, kvalitīvs arī LinkedIn lietotājs patiesībā. Domājam par savu kontaktu loku, kā mēs viņam varam palīdzēt. Vienmēr ejam atvērti un veidot jaunas attiecības. Atbalstam savu kontaktu loku ar komentāriem un daram to regulāri. Mhm. Un tad mums Ja, ja, veiksies šajā platformā. um, ja mums tomēr mēs esam ierobežoti laikā, ja drīkst vēl vienu jautājumu. Kā es to teikšu? Nē, No. Drīkst, labi. Um, es tagad tā domāju par to laika patēriņu LinkedInā. jā, Um, un es saprotu, kādam ir tur aiziet vairāk laika, kādam mazāk. Bet kas, tavuprāt, ir tāds veselīgais laika patēriņš? Es pat nezinu, kā mērīt dienā, nedēļā, vai kā, vai tā kā, kas būtu tas, nu, tavuprāt, pilnīgi tāds ok, kas nebūtu pa maz, kas nebūtu pa daudz. Tāds jā. ļoti triki jautājums, bet varbūt tev ir atbildi, jo es par šo domāju. Nu, cik tad es laiku tur pavadu un kas ir ok, kas nav ok, jo, jā. Vai arī ko darīt, ja tev ir, pieņemsim, 15 minūtes dienā atvēlēts kalendārī LinkedIn. Tā varētu pārfrāzēt. Jā, tas ir pat, jā, teiksim tā, ok, re, kur man tur katru dienu, es saprotu, ka tās 15 vai 20 minūtes, tā kā, bet tad mērķtiecīgi, jā. Un tad kas būtu tas tavs ieteikums? Vismaz vienu jaunu kontaktu pievienot. Un, Check. šeit mazā atkāpe mēs domājam strateģiski. Mēs nedraudzējamies tikai ar saviem klientiem, ar saviem potenciāliem klientiem. Mēs draudzējamies arī ar saviem klases biedriem, bijušiem darba kolēģiem, ar Ievu, ar kuru mēs, nezinu, mums ir kopīgs intereses, nezinu, riteņbraukšana, ar Pēteri, ar ko mums kopā patīk makšķerēt, jo mēs nekad nezinām, kāds kontaktloks stāv aiz Ievas un aiz Pētera, ko līdz Ieva uzspiedīs tavu īkšķi. Tavu ierakstu aizlidos pie viņas, nezinu, 10,000 cilvēkiem, un tur būs kaut kāda maģija. Tā kā vienmēr veidojam jaunus kontaktus, kaut vai vienu kontaktu dienā. Tālāk komentāri. Komentārs numur 2. Ir cilvēki, kuri atvēl stundu laika LinkedInam, un tad viņi dragā 60 komentārus tajā stundā. Mhm. No atvēl sev 5 komentārus tajā dienā. Sākumā ies grūti, varbūt viņi paņems tev veselu stundu, bet iespējams sāc ar vienu komentāru dienā. Bet tādu no sirds, tu zini, ka tas ir labs komentārs. Tev interesē šis cilvēks, tev interesē šī tēma, tev interesē tā viņa kvalitīvā, varbūt auditorija. Vienkārši sāc veidot, mācīties attiecības. Viens komentārs dienā, viens kontakts dienā, viens komentārs dienā. Un trešais būtu saturs, bet, lai 15 minūtēs uzšautu saturu, tur varbūt vajag nedaudz pamuskaļoties. Varbūt Mhm. paliksim pie 15 minūtēm un 2 tādām pamata lietām, kad noteikti tas ir pievienot kontaktus un atbalstīt esošos kontaktus ar komentāriem. Tas būtu ļoti vērtīgs ieguldījums, un, iedomājieties, ja to darīs nedēļu pēc kārtas, tic man, tu redzēsi jau izmaiņas. Tu redzēsi izmaiņas, ka cilvēki tev pamana, ka taviem komentāriem ir īkšķi, ka tev jau kāds ir apsties profilu, ka tev kāds ir uzrakstījis ziņu, un ka varbūt tu no komentāra, savu pašu komentāru domā, pat, bet šis bija ļoti labs komentārs. Es varētu no šā komentāra uzrakstīt arī postu nākamnedēļ. Tu būtībā iegūsi arī vēl iedvesmu un sagatavs savai satura stratēģijai. Kaut kā tā. Atvaino piedod, jā, bet man radās te vēl viens jautājums. Vai tā kā, redz, kā ir, un šo es esmu pieredzējis un redzējis un izbaudījis pats, ka tā notiek. Kur man atnāk jauns uzaicinājums, man liekas, forši, ar mani kāds grib draudzēties. Es apstiprinu, un uzreiz man automātiski atnāk ziņa. Vai ne? Sveiks, un Garš Penteris, ko viņš dara, un viņš man kaut ko mēģina pārdot. Protams. Un, protams, tā sajūta nav tāda patīkama. Um, Es saprotu, ciparu spēle tur varbūt arī šis kaut kādā brīdī nostrādā, bet tā ir tāda liela teritorijas dedzināšana noteikti. Ja tomēr kāds grib šo LinkedIn izmantot kā tādu proaktīvu pārdošanas kanālu, vai to caur savu tādu pieredzi var arī kaut ko ieteikt šajā gadījumā? Pieņemsim, ir tāds standarts, tur nekustamo īpašumu aģents, kurš ir, kur uzsāk savu biznesu, viņš grib palīdzēt cilvēkiem pārdot savus īpašumus, un tad, viņi interesēs ir maksimāli liels tīkls, vai ne, un tad, ko es varu darīt, es varu visiem uzreiz aizsūtīt ziņu, sveiki, es tajā rajonā pārdod īpašumus. To viņi arī dara. To viņi arī dara, jā, bet varbūt ir kāds ieteikums Jā. mums, viņiem, visiem Ja cilvēkiem. es saņemu kādu vēstuli, un man par laimi viņas nenāk pie manis tik daudz, es droši vien neesmu tik garšīgs mērķu kumos priekš viņiem. Es katram uzrakstu, lūdzu, nekad tā vairs nedariet. Bet es zinu, tomēr atsevišķās kategorijās, teiksim, biznesos vienkārši ir jāiet šie augstie zvani, augstās vēstules, tur vienkārši šauj pa labi, pa kreisi. Tā ir pieņemts, tā ir tā kultūra.
Ir jau maksas instrumenti LinkedInā, ka tu pieklājīgi, vienkārši pieklājīgi, bez variantiem tā cilvēka paskatītē iekrīti, un tas ir maksas pakalpojums. LinkedInā ir dažādi maksas pakalpojumi, kas pātrina šo te rezultātu sasniegšanu, atfiltrē konkrētu auditoriju, pārbauda, ko viņi elpo, ko viņi dzīvo. Un tad ej pie viņiem jau konkrēti zini, ka tieši viņiem tevi ļoti vajag. Un tad viņi būs patiesībā priecīgi. Bet LinkedInā dabiskā ceļā, ko es arī iemācu savām komandām, partneriem, un es arī pati to izmantoju, to atlasi to mērķa auditoriju un to aizsūti tiem konkrētiem cilvēku lokam, to personalizēto iepazīšanās uzaicinājumu. Un tu jau nekad nezini, cik cilvēki no tā loka patiesībā īstenībā ir gaidījuši šādu te sarunu. Un man ir situācijas, kad cilvēki arī uzreiz pēc pirmās vēstules, kad es tikai iepazīstos, paši raksta. Kā tu zināji? Man tieši šī tēma ir svarīga. Es nesaku, ka es zināju, jo es zināju. Tāpēc es arī mērķtiecīgi ar tevi iepazīstos. Bet noteikti nesūtīt tos augstos pičus. Mēs nevaram atturēt cilvēku sūtīt augstos pičus, jo tā ir ātrāk. Bet ātrāk ir, kad mums ir maksa. Maksa ir maksas pakalpojums, maksas risinājums, reklāma. Tas ir ātrāk, bet dabiskā ceļā uzticēšanos veidot ir ilgāk. Te ir tas maratons. Un tu nekad nezini, kurā brīdī izšaus sprinta šie bonusiņi. Bet būtībā tas ir maratons. Mums ir jāveido uzticēšanās. Un šie aģenti, ko viņi var darīt? Viņi var veidot kvalitīvu saturu, izmantot jaunās tendences, izmantot video, ielikt sevi kadrā, pastāstīt, kā tur tajā objektā, to, ko tu dari, tu vari taisīt foršas video par šādām tēmām. Pastāstīt, kā tur ir un ļaut cilvēkiem to saturu izlasīt, sajust un pašiem paņemt un uzzvanīt. Bet tas ir ilgāk. Tas ir tā kā zīlēt kafijas biezumos. Tā kā, ja mums ir ļoti, ļoti ātri tūlīt un šeit un tagad bonus jānopelna šodien un vakar, nu tad mēs darām to, ko nevajag darīt. Bet, ja mēs iemācāmies dažādus instrumentus dabiski, tad mēs varam iziet, apiet šādu te brutālu cilvēkiem uzbrukšanu, nokaitināšanu un pēc beigās ignorēšanu. Nē, nu kāds jau izšauja? Vienmēr jau kāds izšauja. Ja tu 1000 vēstules izsūti, tad kāds jau izšauja. Bet kā būtu, ja tu izšauji ar savu klātbūtni 1000 cilvēkiem, ar savu komentāru vai savu saturu, vienreiz, otrais, trešo reizi, un 2 nedēļu laikā tie cilvēki jau saprot, ka tu patiesībā esi riktīgi foršs cilvēks. Ok, es varbūt viņam uzzvanīšu, man tiešām šobrīd īstenībā tikko vakar to sāk vajadzēt. Un tu kļūsti par to cilvēku, kas go-to person, tu kļūsti par to, pie kā viņš griezīsies, jo viņam veidojas gan izpratne. Kad tu augstos pičus sūti cilvēkam, viņam nav izpratne par tavu kvalitāti, ka tev var uzticēties. Viņam tikai ir informācija, ka tu tur gribi pārdot. Bet ar to savu kvalitāti un to savu klātbūtni tu rādi gan to izpratni, gan to uzticēšanos. Nav jau izslēgts, ka tu pēc mēneša viņam vari uzrakstīt, bet viņam jau būs pavisam citas jūtas, kad viņš būs tev skatījies un tev īkšķus līdzi. Tātad, ja tomēr gribētos tādu proaktīvu uzrunāšanu LinkedInā, tad laikam nebūtu labais tonis pie uzaicinājuma ziņas uzreiz pitchot. Labais tonis, cik viņš var būt labs, sākumā uzaicināt, cilvēks apstiprina, un tad tu kaut kādā X periodā liec kaut kādu vai saturu, vai tu parādi, ko tu dari, vai tur tieši tam cilvēkam kaut ko komentē, vai kā. Tad pēc tā laiciņa, tad tu, aizsūti to ziņu un starp citu pasaki, starp citu, varbūt tev interesē. Tas tā kā būtu tā kā maigāk, ja? Jā, pārdevējiem šis izklausīsies galīgi tā kā investīcijas bez atdeves. Ja man tur tagad jāluncinās un jāliek kaut kādu komentāru, jāmalka kaut kāds ieraksts reiz mēnesī, man no šitā nekāda vispār jēga nav, bet tu jau nespēji izglītot visus savus klientus paralēli vienlaikus. Tad ar saturu tu patiesībā viņiem var tik daudz ko visu laiku forši parādīt un izstāstīt un ļaut aizdomāties un ļaut sajust. Un tad, kad tu zvanīsi, tu vari zvanīt vai rakstīt, bet viņš jau būs gan padomājis, gan sajutis. Un viņam jau tā temperatūra būs pilnīgi cita. Nevis, ka tu liec pa taisno uzreiz pirmajā piegājienā, jo man vajag. Jā, wow. Jā, paldies, skaisti teikts, ļoti izglītojoši un cerams daudziem noderēs šis. Un, ko lai tev novēlu? Kas tev būtu labs novēlējums priekš tevis pašlaik? Tad, es zinu, tu esi daudz tagad projektos iekšā un es varbūt varu palūgt pēc tam beigās arī iemest komentāru, kur tevi varbūt redzēt, satikt, tas būtu vērtīgi. Tev noteikti ir kaut kas arī, tā kā goodwill bez maksas, kaut kas, tā kā droši iemet komentāros. Es lūdzu tevi, iemet, man noderēt. Ielikšu komentāros. Noteikti, jo es priecāšos, ja kādam ir kādi jautājumi, vienmēr uz draudzīgas sarunu biedras atsaucos un par podziņām, kā teikt, es varu izstāstīt, bet par stratēģijas patiešām aicināšu tad jau uz sadarbības sazonu. Tas nebūs godīgi par kādu runāt par stratēģiju, bet
Es nezinu, man liekas, cilvēkiem nebaidīties vienam no otra, un man ir iemācījis kā introverta. Arī šī LinkedIn vide, kad nu, ticēt cilvēkiem. Tur ārā ir superīgi cilvēki. Mēs ar to mēs esam iepazinušies LinkedIn. Un mēs tik daudz ko jau esam kopā izdarījuši, kad patiesībā